toreiz 106 gadus atpakaļ un arī turpmāk, gan Otrā pasaules karā, gan okupācijas gados, bija varonīgi cīnītāji un viņi paliek. Lai šodien mēs varētu viņus pieminēt un atcerēties, pirmā lieta – esiet par visu pateicīgi un novērtējiet, kas jums ir dots. Otrā lieta – vienmēr saglabājiet drosmi un drosmi palikt uzticīgi vīri un sievas, palikt uzticīgi vērtībām, ko mēs šodien Latvijā mācamies un dzirdam, izvērtēt kādu maldu mācības vai maldu informāciju un pieņemt pareizos lēmumus. Vienmēr palikt drosmīgi un neatlaidīgi savos lēmumos, darbos. Un pēdējā lieta – vienmēr mācīties Dievam godu dot. Lai Dievs bagātīgi jūs stiprina, svētī, ka šie notikumi nepaliek tikai pagātnē, tikai novembra mēnesī, bet mēs ar saviem talantiem un spējām spēt parādīt un atklāt, ka mēs turpinam cīnīties, turpinam neaizmirst tos, kas par mums ir atdevuši savas dzīvības, un turpinam palīdzēt neatlaidīgi arī Ukraiņu cīnītājiem. Svētais Augustīns ir sacījis: nemiers ir cilvēks sirdī, līdz tā atrod mieru Dievā. Un mēs redzam karu, mēs redzam visu šo postu, kas tepat kaimiņos notiek. Un mēs redzam ļaunumu, kā tas šobrīd plosās. Un ka ļaunums vairs neslēpjās. Un mūsu ziņā ir būt skaidrībā par šīm vērtībām. Un vienalga, vai man ir ērti, vai man nav ērti, ka es zinu, ka es cīnīšos par šīm vērtībām, ka es pastāvēšu līdz galam, ka es neizšķīdīšu, ka es būšu uzticīgs Latvijai. Un tas ir izšķiroši svarīgi. Un Lāčplēša diena atgādina mums, ka nav jau runa par kādu tikai vēsturisku notikumu mūsu tautā. Tas ir jautājums šodien šeit par mani un tevi. Un ka mēs varam būt drosmīgi, godīgi, arī tad, kad līdzās citi melo, palikt uzticīgi laulībā, kad pasaule māca vieglprātību, saples attiecības un uzņemties atbildību. To patiešām Dievs mums māca, to Viņš mums rāda. Un brīvība, kāds ir sacījis, nav tiesības darīt, ko gribi, bet spēks darīt to, kas ir pareizi.